bija tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāru Aleksandru Antonovu. Kā zināms, mēs ministrijas vadību, gan Sprūdžu, vairākas reizes aicinājām ierasties Ventspilī aprunātu virkni ar vides aizsardzību saistītos jautājumus, jo mūs neapmierina virkni kapitāla sabiedrību darbība, kas negatīvi ietekmē ventspilnieku dzīves kvalitāti. Šīs sabiedrības ir skaidri zināmas. Tās ir Ventspils tirniecības osta, kas ziemā pārkrāva lielā apjomā akmeņogles, un kuras, diemžēl, deva lielus putekļus, jo netika laistīts, jo bija sals. Tagad pārkrauj dzelzslūdu, kas atkal dod putekļus. Tālāk Ventspils graudu termināls, jo Ventspils graudu termināls nepilda vides atļaujā noteikto, ka iekraušana kuģa rūmē jānotiek apstākļos, kad kuģa rūme ir slēgta, kad ārā nenāk putekļi. Diemžēl tas tā nenotiek. Kuģa rūme iekraujot graudus ir vaļā, līdz ar to atmosfērā izplatās lielā apjomā putekļi. Tad par zivkonservu kombinātu, kurš gan jāsaka, tikko uzstādījis ir 32 metru augstu skursteni, dūmeni, kas mēs ceram uzlabos situāciju ostgalā saistībā ar dūmiem. Bet tur vēl viņiem jāstrādā pie smakām. Smaku problēma ļoti aktuāli padara Ventspils naftas termināla darbība, jo viņi aizvien vairāk pārkrauj aromātiskos ogļražus, kur šādai darbībai atļauju ir izsniegusi reģionālā vides pārvalde, valsts vides dienests, citiem vārdiem. Bet, iekraujot aromātiskos ogļražus, izdalās šie tvaiki, kas dod to smaku, un pie nelabvēlīga vēja tas būtiski negatīvi ietekmē ventspilnieku dzīves kvalitāti. Praktiski mēs ar Antonova kungu vienojāmies tā, ka komersantiem, kuri rada nelabvēlīgus dzīves vidi, dzīves kvalitāti iedzīvotājiem, ventspilniekiem, ka vides dienestam ir daudz stingrāk jākontrolē izsniegto atļauju ievērošana. Tas pirmkārt attiecas uz tirniecības ostu un uz graudu terminālu. Un jāizvirza stingras prasības, lai novērstu problēmu avotus. Tātad Ventspils naftas terminālam, zivkonservu kombinātam, graudu terminālu un Ventspils tirniecības ostai. Nemaz tik daudz tie problēma kapitāla sabiedrības mums nav. Uz tādas notas mēs šķīrāmies, ka būs tāda politika, ko realizēs valsts vides dienests. Mēs vienojamies, ka sadarbosimies šai jautājumā. Diemžēl līdz šim no valsts vides dienesta mēs tādu sadarbību neesam jutuši. Un kāpēc vispār mēs aicinājām ministrijas vadību? Tāpēc, ka mēs jūtam tādu valsts vides dienesta attieksmē, ne mūsu cūka, ne mūsu druga. Mēs izdodam atļauju, un, ja jums nepatīk ventspilnieki te kā putekļi vai smakas, brauciet prom. Brauciet prom. Vācija, Anglija, vārdsakot, vienalga, uz Kuldīgu varat braukt. Mums tāda pieeja neder, nekur ventspilniekiem nav jābrauc prom no savām mājām. Vides kvalitāte jānodrošina ir valsts vides dienestam kā atbildīgam par šo jomu, un tās ir ministrijas, vides un reģionālās attīstības ministrijas kompetence. Tā it kā šajā jautājumā mums nebija domstarpības. Es izteicu ļoti lielu neapmierinātību, ka Ventspils tirniecības osta krāva akmeņogles, kad viņi to darīt nevarēja šogad gada pirmajā pusē. Un kā Ventbunkers un Ventspils naftas termināls neko nedara, lai uzstādītu gāzu savākšanas iekārtas, kas absorbētu šos vieglo ogļūdeņražu tvaikus, un līdz ar to nebūtu smaka.